Tas pamat ideja bija starptautiskās tiesības tai intervijai. Man pārsteidz bez šaubām, viņš sāk runāt par to tribunālu starptautisko, bet nebija pārliecināts. Bija kaut kādi diezgan neveikli saruni, jo tur, man liekas, arī neveicās ar to starptautisko tribunālu. Un tad tika pārlekts uz vispār uz tādu lietu, kur arī ne tikai viņam ir raksturīga, bet Egīls Levits teica, ka es esmu par taisnīgu mieru. Un tad man jau ne pirmo dienu rodās jautājums, ko nozīmē taisnīgs miers? Vai tas vispār tāds miers, kādu viņš ir pats iedomājies savā prātā. Jā, un manuprāt, runāt par starptautiskajām tiesībām un runāt par taisnīgu mieru nav sevišķi tā. Varbūt var atrast kaut ko, bet, man liekas, tā ar grūtībām. Un kas man visvairāk pārsteidz, kaut kādīgi Egīls Levits bija iesilis. Viņš saka... Tas labi skan. Jā, viņš saka, ja tu 4, 5, jau 6 vajag procentus no IKP. Aizsardzībai, ja? Jā. To es pirmoreiz jau dzirdu. Pat 6? Tas ir pirmoreiz, jā? Jā, pirmoreiz. Tāds procents jau. Kāpēc ne 10? Jā, un es gribētu atgādināt Egīla Levita uzvedību Covid laikā, kur pavisam nebija, teiksim, tāda, tāda profesionāla, izejot no viņa pieredzes, jurista pieredzes. Man liekas, viņš kaut kādīgi tā ar vieglu roku, teiksim, atļāvās no likumdevēja pārnest smagumu uz izpildvaru.